Pētāmā problēma. Kā auga šūnas ietekmēs to ievietošanu 10% koncentrācijas sāļu šķīdumā, ja koncentrācija ir augstāka par izšķīdušo sāļu koncentrācijas šūnā? Hipotēze. Ja koncentrācija sāļu šķīdumam, kuru pievieno, ir augstāka par izšķīdušo sāļu koncentrāciju šūnā, tad notiek auga šūnu plazmolīze un tai seko deplazmolīze. Darba piedarumi. Sarkanais sīpols, mikroskops, Priekšmets stikliņš, sekstikliņš un salvetes, 10% salsūdens šķīdums, 2 pincetes, pipete un ūdens, preparējumā adata, un skalpelis vai nazītis. Atceries, ka asus objektus nedrīkst celt virs acu līmeņa, un tie ir jāizmanto ļoti uzmanīgi. Sagatavošanās pētījumam. Pirms pētījuma veikšanas notīra darba vietu. Novieto mikroskopu stabili uz galda virsmas tā, lai to nevar ne aizķert, ne apgāzt. Noņem mikroskopa aizsargā paklu. Noregulē tubus un tubus turētāju rāmi, lai tas būtu pret jums. Atceries, ka arī svarīgi ir pārbaudīt mikroskopa darba tehnisko stāvokli. Darba gaitas pirmais punkts. Sagatavo sīpola epidermis preparātu mikroskopēšanai. No sarkanā sīpola ar nazīti izgriež mazu kvadrātiņu. Izmantojot pincetes un preparējumu adatu, atdala sīpola virsmiziņu. Uz priekšmeta stikliņa ar pipeti uzpilina ūdeni. Ar pinceti novieto preparātu uz priekšmeta stikliņa. Un ar preparējumu adatu viegli piespiež preparātu pie priekšmeta stikliņa. Uz preparātu novieto sagstikliņu. Darba gaitas otrais punkts. Mikropreparāta aplūkošana. Nobīdi priekšmetgaldiņu uz leju ar makroskrūvi, ja nepieciešams. Attaisot skavas, novieto preparātu uz priekšmetgaldiņu. Pēc tam novieto skavas atpakaļ uz preparātu. Ieslēdz un noregulē gaismas spilgtumu, ja nepieciešams. Un skatoties okulārā, ar makroskrūvi lēni pietuvina objektīvu, meklējot redzes laukumā asu attēlu. Paralēli sakojot līdzi objektīva attālumam līdz mikropreparātam. Kad atrasts asas pētāmā objekta attēls, mikroskopu nepārvieto un nepārregulē. Darba gaitas trešais punkts – veids novērojums. Aplūko un fiksē šūnu izskatu pirms 10% salsūdens šķīduma pievienošanas. Ar pipeti uzsūc 10% salsūdens šķīdumu un uzpilina gar sekstikliņu malām, lai tas lēnām aizplūstu līdz preparātam. Aplūko un fiksē šūnu plazmolīzes procesu. Kad salsūdens šķīdums ir iesūcies šūnās, attaisa skavas un noņem preparātu no priekšmetgaldiņa. Noņem sekstikliņu un ar salvetes stūrīti uzsūc lieko salsūdens šķīdumu. Pēc tam uzpilina mazliet ūdens un uzliek atpakaļ sekstikliņu. Atverot skavas, novieto atpakaļ uz priekšmetgaldiņu preparātu un pieskavo. Aplūko un fiksē šūnu deplazmolīzi. Darba gaitas 4. punkts – laboratorijas darba pabeigšana. Ar makroskrūvi nolaiž priekšmetgaldiņu uz leju un attaisot skavas noņem preparātu. Mikroskopam uzliek mazāko objektīvu un izslēdz gaismu. Mikroskopam uzliek aizsargapalku, lai tas netiktu iebojāts laika posmā, kad tas netiek lietots. Mikroskopu novietotam paredzētajā vietā un noliek vietā visus izmantotos darba piedarumus. Atceries, ka sagstikliņš un priekšmeta stikliņš ir jānomazgā. Pēc visa pabeigšanas notīra savu darba vietu. Mēs laboratorijas darbā izmantojam vidējo objektīvu, līdz ar to mūsu pētāmais objekts tika palielināts 100 reizes. Secinājums. Pievienojot 10% salsūdens šķīdumu notiek plazmolīze, jo ūdens aizplūst no vietas, kur ir mazāka sāls koncentrācija uz vietu, kur ir lielāka koncentrācija.